stāstu par to, kā ir veidojusies man biblioteka, droši vien, ka ir jāsāk ar vecvecākiem un vecākiem. Un es domāju, ka tas mans stāsts nav unikāls, ka tas ir ļoti tipisks manai paudzei, jo droši vien, ka mēs esam paudze, kas ir uzauguši starp grāmatām, jo padomu laikā augot visu dzīvokļu bibliotēkas, cik es atceros arī visiem draugiem, klases biedriem, bibliotēkas bija pilnas ar kopotajiem rakstiem, ar dažādām grāmatām, un vecāki lasīja, tā bija tāda pavisam parasta ikdiena. Un šobrīd diezgan bieži to saista ar to, ka tas bija viens no tādiem Padomju Savienības mērķiem parādīt, ka mums ir lasošākā sabiedrība, bet visticamāk jau tas ir tā maldīgi, tāpēc, ka man ir arī stāsts par vecvecākiem, kuri tieši tāpat tad jau no gadsimta sākuma bija sākuši krāt grāmatas, un man bija tajā pašā padomu laikā mājās, lauku mājās pieejamas pirmās Latvijas brīvvalsts laika grāmatas aiz aizkara, bet es tās visas izpētīju, un tas bija ļoti, ļoti interesanti. Un droši vien, ka tas stāsts vispār ir jāsāk no vecās mammas, kura dzīvodam laukos, darīdam visus lauku darbus, kas cilvēkam pienāks tur darīt, viņa man vai kaut ko darot, vai vakaros ejot gulēt, viņa no galvas man skaitīja, vai tā bija Aspazijas pasaciņa, vai tas bija Bārdas lietus vīriņš, vai plūdoņa rūķīša un meža vecis. Un tad latviešu klasiskā literatūra dzēja, to es patiešām apguvu bez nevienas grāmatas, vienkārši no tā, kā mēs bijām kopā ar vecomāmu. Un tā ir tāda, es domāju, brīnišķīga pieredze. Un pēc tam es centos saviem bērniem arī, bet tad vairāk caur dziesmām, dziedot vakarā dziesmas, jo tad jau bija arī ļoti bieži muzikālais pavadījums daudziem no šiem skaistajiem dzejoļiem. Jā, man liekas, tas ir tāds, gan jau, ka tam ir kāda nozīme, jā, tajā, ko tu vēlāk vēlies darīt. Jā, un tas stāsts, un tas tālākais stāsts, es te esmu arī nolikusi par rokai, tālāk, ko tad mani vecāki darīja. Vecāki man lasīja priekšā, un paps un mamma, tā droši vien bija papa izvēle, visu Žilu Vernu, absolūti visu Žilu Vernu, un gan jau viņam pašam bija interesanti, man arī bija interesanti, bet jā, tā bija tāda, protams, ļoti aizraujoša pasaule, bet, ja man jāsaka, vēlāk nekad mūžā zinātnisko fantastiku vai fantāziju man nav gribējies lasīt. Acīm redzot, tas bērnības laiks man iedeva to pamatu, ko es no tā varu vēlēties, un tas noteikti vēlāk nav mans žanrs ar lielu piespiešanos, jā, tad var pievērsties tādai literatūrai. Tā, un tā kā es domāju, tie ir tādi ļoti, ļoti labi pamati, lai tā kā tās grāmatas bija, daudz no tām grāmatām ir atceļojušas arī šeit, jo te man ir gan vecākas grāmatas, gan dzīves laikā iegūtas grāmatas, gan no vecākiem, gan pēc tam pati esmu pirkusi, un jā, tas pavisam dabiski. Un, jā, droši vien, ka arī ir svarīgi tas, ka arī droši vien attieksme pret grāmatām dzīves laikā kaut kā mainās. Un šodien man vairs nešķiet, ka man vajag katru grāmatu, kura man patīk un kuru es gribu izlasīt. Kādreiz tas tā bija ļoti svarīgi. Tagad es varu lasīt arī grāmatas arī elektroniskā formā, labprāt to daru, tā kā man ir gandrīz vai pilnīgi vienalga, kā es lasu, vai papīra formā vai elektroniskā formā. Un es nedomāju, ka tur būtu, man nevajag obligāti to papīra čaukstoņu. Bet tāpat laikā man šķiet, ka man ļoti patīk mājas, kurās ir grāmatas, jo tad man ir kur piesiet acis. Citādi man māja šķiet nesaprotam, drusku bezpersoniska. Jā, patīk, ka ir grāmatas mājās.
lielu prieku lasīšana man sagādāja patiesībā no pirmajiem no skolas gadiem, kad es dzīvoju Liepājā un vecāki strādāja. Līdz vakaram es biju viena pati un darīju to, kas šodienas bērniem vairs nedraud. Tātad, proti, es biju viena, man bija garlaicīgi, un es lasīju pilnīgi visu, kas mājās plauktos bija. Sākot no sev piemērotas literatūras līdz pilnīgi jebkādai literatūrai. Un tāpēc, teiksim, tie bērnības gadi, agrākas bērnības gadi, ja, kas pagāja ar tādu tiešām bērnu literatūru, kas ir, protams, visa Lindgrēna, un tepat esmu paņēmusi Vinniju Pūku un viņa draugus, un man ir tāds viens stāsts par Vinniju Pūku, jo man šķiet, ka šis bija tas brīdis, kad Vinniju Pūku izlasot, man kaut kā kļuva ļoti skumji, jo man šķita, ka tas ir stāsts par bērnību, kur paiet, un es to laikam kaut kā tā gluži fiziski arī izjūtu. Un tāpēc arī, un tāpat arī par Karlsonu domājot, man šķita, ka man ir vēl jālas ļoti daudz bērnu grāmatas, lai es varētu paspēt vēl padzīvot tajā pasaulē, jo visticamāk, ka tajā pieaugušā pasaulē tā vairs nebūs, jo gan jau, ka Pūks nav īsts, un Karlsons arī ir tikai izdoma, un es kaut kā ļoti skumu par to, un es gribēju to izdomu turpināt. Un tad es kaut kā arī neatceros daudz, ka es būtu spēlējusies ar kādām rotaļlietām, bet es vienkārši staigāju, dzīvoju, nezinu, sēdēju ābelē, piemēram, un turpināju dzīvi, teiksim, mēnesi pēc grāmatas izlasīšanas, es varēju dzīvot Karlsona pasaulē, vai Vinnija Pūka pasaulē, vai vēl kur citur, vai Saulsvārnas salas vasarnieku vēl jau labāk pasaulē, un šī te kavēšanās, nu, droši vien, ka tas ir kaut kas tāds, ko man gribējās arī pēc tam turpināt, jā, to kavēšanos šajās grāmatu pasaulēs un dzīvošanos ar šiem tēliem, izdomājot pašai un veidojot kaut kādu savu iedomu vidi ap tām iedomām. Bet tad, kad varbūt es tā ļoti skaidri sajūtu, ka man ļoti patīk literatūra, tas droši vien, ka bija kaut kad uz ap pusauģu gadiem. Un te es esmu paņēmusi tādu kaudzīti, varētu paņemt vairākus vāciešu ojāru vāciešu izlases un atsevišķus krājumus. Nu, šis man vienā dzīves posmā, tie varēja būt kaut kādi 13, 12, 13, 14 gadi. Nu, tāds izskatās si minors. Gan jau, ka iesējums arī nebija labs, bet nolasīts tiešām ir pamatīgi. Un šī izlasīta pēc tam, un tad vēl arī citas. Es patiešām pēc skolas lasīju uz riņķi. Visu vācieti. Es domāju, ko gan es tur sapratu, ko gan es no tā tur daudz uztvēru. Man vienkārši ļoti patika, kā skan, kā valoda skan. Man patika tā sajūta, kā es jūtos tad, kad es lasu šo dzēju, un droši vien, ka tā jau bija tā kaut kāda iekšējā vilkme, kas lika arī tālāk domāt, iet tur, kur es esmu nonākusi. Man jāsaka, ka es pēc tam dzīvē nekad tik intensīvi neesmu dzēju lasījusi, bet tie bija tiešām vairāki gadi, kad īpaši ar vāciešu dzējas dzīvoju. Tur bija arī Monte Kroma, kas man ļoti patika, lūpas tu, lūpas es, jo tur droši vien domājot par kaut kādu sajūtot, kaut kādu, nezinu, nākotnes nojausmas. Un es ļoti labi atceros arī, kā teksts tika sakārtot, strukturēts, un tas bija kaut kas tik moderns, tik brīvs, un, protams, es tad to neuztvēru, man tas šķita vienkārši normāla dzēja, jā, pēc tam es saprotu, tas bija ļoti novatoriski tam laikam. Bet jā, tāda ļoti intensīva pieaugšana ar dzēju. Un tad pēc tam, tad jau vidusskolas beigas, bet patiesībā jau studiju gada sākums. Un man šķiet, ka tāds ļoti loģisks ceļš tālāk pie Melgalva un pie Elsberga.
Kur tieši tāpat arī gan tas skaniskums, gan arī te jau tā sajūta, jā, ka tā ir mana paudze, ka es jūtu, saprotu to, par ko viņi raksta. Tur, protams, klāt vēl nāca pērkona mūzika, un tas laiks, kas, domāju, tiešām ir ļoti tipisks manai paudzei. Ja, kad ir visa šī dzēja, kur mēs zinām no galvas, un joprojām zinām no galvas, un ir arī šī mūzika un iekšējais kaut kāds tāds nemiera gars un tā sajūta, ka visam tūlīt kaut kā ir, kas te notiek apkārt, kā tam ir jāmainās, un man noteikti gribas arī to kaut kādā veidā šobrīd par to domājot savilkt ar Liepājas sajūtu un ar Liepājas dzintaru. Un ar visām tiešām ļoti trakajām un daudzonīgajām sajūtām, ka tu īsti nezini, kas notiek, kas mainās, bet kaut kas ļoti, ļoti būtisks mainās un virmo gaisā. Jā, un arī šī dzēja savukārt vēlāk ir novedusi līdz tam, ka arī domājot par, vēlāk, kad jau es sāku arī strādāt, neatceros, kāds bija nosaukums to laiku mūsu iestādēji. Droši vien vēl tās pats pedagoģiskais institūts sākumā, pēc tam augstskola, akadēmija, un kā tur viss ir mainījies. Pēc tam nonākot arī līdz tādai diezgan eksperimentālai un arī dažādu autoru rakstītai dzejai, kur, piemēram, Elsbergs ir tulkojis Apolinēru, ja, un tieši no Elsberga līdz Apolinēram, tas arī tāds brīnišķīgs, tādā sajūta ziņā brīnišķīgs laiks, kas dod tādu ļoti lielu brīvības sajūtu. Tā kā man gribas teikt, ka tur, kur es esmu nonākusi dēļ tā, ka gribas kavēties iespējams kādās citās pasaulēs, jo iespējams, ka šī realitāte nevienmēr, īpaši jau pēdējā laikā man nešķiet, ka ir ļoti jauka un patīkama, ka kaut kādu lielāku dziļumu un kaut kādu izpratni var dot literatūra. Un otra lieta, tā ir tā brīvības sajūta, ko es patiešām daudzos literāros tekstos esmu sajutus, un jo īpaši spēcīgi dzejā sajutus. Tā kā tie varētu būt tie galvenie mudinājumi, kas man lika teikt jā, tad, kad mani jau augstskolas pēdējā kursā uzrunāja, lai es palieku šeit strādāt. Tad man bija 23 gadi, vairāk studenti bija par mani vecāki. Es nebiju neko citu dzīvē līdz tam līdzīgi vispār darījusi, un es nostājos auditorijas priekšā. Tas, protams, bija no mūsdienu viedokļa nenormāli, no manas skatu punkta šī brīža katastrofāli, bet tā bija vienkārši fantastiska pieredze, jo turpmākie 2 gadi pagāja nemitīgi lasot, naktī gatavojot lekcijas, un no rīta dodoties pie studentiem, ar kuriem es nespēju tā komunicēt, kā es tagad ar studentiem komunicēju, un dodoties pie viņiem, mēģināt kaut kādā veidā to pastāstīt, ko tu tikko pati esi apguvusi. vienkārši traki un neiedomājami, turklāt ņemot vērā vēl to, es domāju, ka tas būtu ļoti interesants stāsts, kā klājās tādam literatūras docētājai 90. gadu sākumā, kad mums nebija gandrīz nekādi papildu materiāli, kad ļoti daudz kas bija no krievu literatūras zinātnes iegūts, ka tās burtiski bija tādas drumstalas, jā, no kā mēs to visu likām kopā, tad tā ir tā viena sajūta, bet otra sajūta, jā, ka tavā priekšā ir tik plašas brīvības telpa, jā, kuru tu ļoti, ļoti gribi apgūt, saprast, un es domāju, ka arī tas ir raksturīgs manai paudzei. Es domāju, ka 90. gadu lasīšanas vilnis ir tāds visaptverošs. Mēs ķērām, grābām visu, ko vien varēja dabūt, mēģinājām saprast. Droši vien, ka ļoti daudz kaut nesapratām no tā, ko mēs arī tajā laikā lasījām.
Bet, jā, kaut kad nesen izlasīju vienu Paula Bankovska apceri par šo te, jā, viņš tieši arī uz to atsaucās, jā, ka tie 90. gadi, tas trakais, nu, īpaši ir ārzemju literatūras lasīšanas laiks, jā, un tas droši vien, ka ir tas nākamais punkts, par ko es varu runāt, kas, tātad 90. gadi, un jau mani darba pienākumi, jā, nodarbības ar studentiem, un visa Rietumu Eiropas un vispār rietumu literatūra, nu, tāda bezgalība, tāds okeāns. Un tu skaidri saproti, tu taču neko nezini par to okeānu. Jā, tu tver kaut kādas mazas nianses, kaut kādas mazas sīkumiņas no tā visa. Bet tas, kas ir ļoti, ļoti interesanti no šī laika, palicis manī, tā ir tā sajūta, ka var arī nelasīt daudzus tekstus. Var arī lasīt dažas grāmatas. Un tās dažas grāmatas varbūt var lasīt arī visu mūžu. Un pirmie gadi galu galā tieši tā arī pagāja, kad tu uz vienu semināru izlasi, piemēram, Hesses Stepes vilku. Un pēc gada, kad tev ir tas seminārs, tev ir, nezinu, 50 citas grāmatas tavā galvā, bet pēc gada tu to Stepes vilku lasi vēlreiz. Un tā tu lasi Stepes vilku, nu, vairāk vai mazāk, nu, vismaz 10 gadus pēc kārtas. Un tā arī ir ļoti laba sajūta, jo tu saproti, ka tu jau nekad arī pat pēc gada neesi tas pats, kas tu biji pirms gada. Un Hesse pavisam citādāk nu, kaut ko tev pasaka. Un man šķiet, ka šie 90. gadi man bija tiešām tādi ļoti nozīmīgi ar tādu nemitīgu vairāku grāmatu lasīšanu, pārlasīšanu. Un domājot par to, kas man pašai, tad bija svarīgs kaut kā arī šodien domājot par to, par ko mēs te varam runāt. Man šķiet, ka līdz tai 1000-gadēji jaunajai, man šķiet, ka tā visa man personiski ļoti svarīgā literatūra ir literatūra tiešām par cilvēku. Par to, cik sarežģīts ir cilvēks, cik neparedzams ir cilvēks, cik viņam ir grūti šajā pasaulē izveidot kaut kādu tādu savu skaidru ceļu, kā viņš vēlas virzīties. Un tāpēc šie teksti man deva ļoti daudz. Tātad te ir gan viens no maniem favorītiem, Hesses Stepes vilks, kur tā atziņa, ja, ka cilvēks nav nekas vienots un nav arī nekas divdabīgs, bet ka cilvēks sastāv no 1000 dažādām lauskām un ir ļoti sarežģīta pasaule. Nu, tas arī mainīja priekšstatu par to, nu, kas tad gan mēs esam, gan arī literārā tekstā, kā mēs vispār varam pasauli parādīt. Vienmēr jau tikai tā, ka mēs izvēlamies kaut kādas dažas lauskas, ja, kuras mēs varam parādīt. Šodien tās ir vienas, arī tās ir atkal pavisam citas. Nu, tieši tāpat mēs veidojam katru stāstu par sevi, par citiem, par notikumiem. Un šī sajūta, ka viss ir tāds ļoti, ļoti daudzšķaitnēns un krāsains, nu, tas paplašināja arī to tālāko redzesloku. Un tad vēl viena grāmata, kas bija ļoti svarīga, tas noteikti ir arī manas paaudzes, viens no favorīta autoriem, Selingers, domāju, visā rietumu pasaulē. Bet varbūt pat netik daudz es Graujas Rudzu laukā, kuru es kaut kā sāku uztvert citādāk, iespējams pat nedaudz vēlāk, nevis tad, kad man to būtu vajadzējis tā uztvert. Bet šie te jaunie cilvēki, kas ir Selingera stāsti par tādu jaunības maksimālismu, par to, kā šie jaunie cilvēki grib dzīvot pa īstam un meklēt dziļumu, un kāda ir tā apkārtējā pasaule, un cik tā nav pieņemama. Un droši vien, ka tas vienkārši ļoti labi sabalsojas ar tādas īstas pieaugšanas sajūtām. Un līdzās šīm te
tādām pasaules noskaņām. Man gribas teikt, ka tas, kas mani ļoti arī ietekmēja pat augstskolas pēdējos gados un arī darba pirmajos gados, domājot par latviešu literatūru, tās bija jaunās dusmīgās meitenes, Repše, Neiburga, Kalpiņa, Valodze, un tā bija tā sajūta, lasot šos darbus, jā, ka beidzot es saprotu, ko man latviešu literatūrā kāds saka, un ka man nav jāmeklē kaut kur citur un jāatveras tikai pie Eiropas vai Amerikas literatūras, bet es varu lasīt to, kas ir radies tepat, un tas patiešām rezonē ar to, kā es jūtos. Un tā bija viena sajūta, un otra sajūta radās tāda ķecerīga doma, bet varbūt tik ļoti gribētos arī kaut ko rakstīt pašai. Bet to es par laimi ātri sevī noraku, jo es ļoti labi saprotu, ka pasaulē ir tik daudz brīnišķīgas literatūras. Un es nevaru pat izlasīt nelielu daļu no tās, varbūt nevajag piesārņot pasauli ar sliktu literatūru. Un tagad iznāca Neiburgas dienas grāmatas, un viņa raksta, ja nevar rakstīt labi, neraksti nemaz. Ja? Bet ar to es gribu teikt, ka latviešu literatūra var mudināt, var radīt to sajūtu, ka tu pats gribi rakstīt. Es domāju, ka tas nenotiek ar tulkoto literatūru, katrā ziņā netik spilgti, netik spēcīgi. Jo droši vien, ka tieši tas latviski, tad oriģinālā rakstītais teksts, kur tā valoda skan tik brīnišķīgi, ir tas, kas rada to iekšējo mudinājumu dzinuli, ka tu varētu gribēt rakstīt arī pati. Tā ka tur man gribas teikt, tur tas pavērsiens latviešu literatūras virzienā, tas tiešām notika ar šo te jaunās paaudzes ienākšanu, un tur bija tā sērija pirmā grāmata, tur jau bija arī vēl daudz citi, tur bija Berelis, tur bija Ozoliņš un vēl citi. Bet tā kā latviešu literatūra nebija mana specialitāte, tad man jāsaka, ka ilgus gadus es centos sekot līdzi, bet gluži vienkārši darba dēļ man bija tā sajūta, ka es īsti netieku, ka es pazaudēju nedaudz kaut ko no tā, kas notiek latviešu literārajā procesā. Un tad es pie tā pamazām atgriezos kaut kad vēlāk un saistībā jau ar zinātnisko darbu, gan ar disertāciju, gan vēlāk arī ar to, ko es esmu gribējusi uzrakstīt par to, kas man ir svarīgi. Un man jāsaka, tas man tiešām kopš tā laika ir ļoti būtiski, jo pretējā gadījumā, ja tu dzīvo šeit un neredz īsti to, kas šeit notiek, vai skaties arī ar kaut kādu, skepsi uz to, kas notiek latviešu literatūrā, ka tas nav īsti labi un ka nav nekāda pamata tādai attieksmē. Tā kā es ļoti priecājos, ka var teikt, pēdējos gados arī dažādi dzīves notikumi vai dažādi aicinājumi arī ir bijuši tādi, kas man atkal ir ļāvuši vairāk paskatīties uz to, kas tad notiek latviešu literatūrā, vai tas ir recenzija formāts, vai tā ir literatūras gada balva, vai arī piedalīšanās kultūra kapitāla šajā te komisijā, kas liek iepazīties ar to, kas top tagad. Un par to es ļoti priecājos un negribu to sajūtu zaudēt, ka es tā labi jūtos arī ar to, kas notiek šeit un tagad. Tas par tiem mudinājumiem, vai es varu vēl turpināt par kādām tādām būtiskām lietām, kas varbūt domājot par to, ko es pat esmu rakstījusi, gan disertācijā savu laiku, gan pēc tam arī grāmatā par totalitārismu traumām Baltijas prozā. Tad man ir tā sajūta, ka līdz kādiem 30 gadiem es ļoti tā baudīju literatūru, kurā ir par cilvēku, par personību, tā iekšupvērsti. Un pēc tam man kaut kā sāka šķist svarīgs kaut kas pavisam cits. Man sāka interesēt tas, kā tad mēs te dzīvojam, un ka viss nav atkarīgs tikai no mums, lai cik brīvas personības mēs būtu,
un lai kāda būtu mūsu mērķi un mūsu ideāli, mēs vienmēr esam atkarīgi no tās formācijas, kurā mēs dzīvojam, no varas. Un tad man jāsaka tiešām tāds lielais pavērsiens un lielais jautājums, kas ir saistīts ar dažādiem literāriem tekstiem, kas ir ar domātājiem, kas ir runājuši par varu. Un kaut kā man tas sāka ļoti, ļoti uztraukt jau gana sen, jau noteikti 2000. Gadu sākumā. Un es paņēmu vienu tādu literatūras piemēru, tas ir austriešu psihologs Viktors Frankls, kurš ir pārdzīvojis nacistisko koncentrācijas nometni, tātad viņa darbs izdzīvošanas māksla, psihologs pārdzīvo koncentrācijas nometni, kas manī radīja ļoti lielu apvērsumu, vispār šajā izpratnē par to, kāda ir cilvēka un varas attiecības. Un pie tā apvērsuma bija vainīgs arī lielā mērā Igors Šuvājevs, kurš atbrauca uz Liepāju, atbrauca ar vieslekciju un paziņoja, mēs visi dzīvojam koncentrācijas nometnē. Un man šķita, interesanti, mēs virzāmies, tad ir demokrātiska pasaule mums apkārt un mēs cenšamies uzlabot šo te dzīves kārtību, bet tad domājot par to, kas ir noticis un kā ir noticis un kā notiek arī kaut kur citur, jā, šis tiešām lielais pavērsiens domāšanā, ka tas, ko Frankls saka, labākais neizdzīvo. Un tas ir kaut kas tāds, ko es vienmēr esmu paturējusi prātā, jo izdzīvo tas, kurš domā par sevi, izdzīvo tas, kurš ir gatavs uz kompromisu, bet tas, kurš saglabās savus ideālus, savas idejas, kurš būs altruistisks, domās par citiem, viņš nekad neizdzīvos. Un tālāk man literatūrā laikam ļoti daudz ir interesējis tieši tas, kā literatūra par to reflektē, par šiem ļoti tādiem sāpīgajiem, ļoti nopietnajiem dzīves notikumiem. Un man patiešām šķiet, ka literatūrā, tāpat kā teātrī, tāpat kā arī kino mākslā, mani interesē tikai būtiskais. Protams, man patīk savu reizi pasmieties, man patīk savu reizi izklaidēties, bet patiesībā man šķiet, ka ir jārunā tikai par būtiskām lietām. Un tāpēc, teiksim, tās grāmatas vai tas virziens, kādā es esmu turpmāk lasījusi, man ir vedis uz tiem lielajiem sāpīgiem jautājumiem. Un tā es nonācu arī, bet, protams, pateicoties ļoti lielā mērā arī atkal tādai dzīves virzībai. Un ļoti lielā mērā man ir jāsaka paldies profesoram Benediktam Kalnačam, kuras joprojām uzskatu par savu skolotāju. Gan arī mans disertācijas vadītājs, gan arī pēc tam projektu vadītājs. Un šīs manas domas, manas intereses par nopietniem sāpīgiem notikumiem un piedāvājums pievērsties Baltijas literatūrai ļoti labi saskanēja. Un te man arī ir vesels plaukts, kurā ir daudzas igauņu un lietuviešu grāmatas. Un es domāju, ka jūs varat iedomāties, ka 2000. Gadu sākumā mēs par lietuviešu un igauņu literatūru nezinājām gandrīz neko. Tas nozīmē iepazīt pavisam jaunu plašu pasauli no vienas puses un no otras puses pārsteigumā ieraudzīt, cik šī pasaule ir līdzīga mūsējai. Un tā tiešām tāda ļoti liela aizrautība, skatoties gan to vēsturisko pieredzi, gan arī droši vien kaut kādas pasaules uztveres līdzības. Un tur, protams, varētu piesaukt vairākus igauņu un lietuviešu darbus. Man viena tā ļoti būtiska grāmata ir Maima Bergas grāmata Es mīlēju Krievu, kurā izskatās, ka tāda
sieviešu romantiskā literatūra, jā, bet tā tas nebūtu nav. Grāmata ir ļoti īpaša ar to, ka, kurš gads bija 94. gadā, Maima Berga rakstīja tā, kā to mēs joprojām latviešu literatūrā mēdzam darīt šodien. Tajā laikā mums šāda analoga vēl nebija, bet tad tā viņas pieeja izstāstīt mīlestības stāstu, ja, starp nepilngadīgu igauņu meiteni un krievu ārstu briedumu gados, kas no vienas puses, es domāju, ka jau klausoties ir skaidrs, ka tas virza uz tādu diezgan populāru ievirzi, tātad Lolitas stāsts pārstāstītais, bet šeit Maima Berga arī stāsta par igauņu un krievu attiecībām 94. gadā. Un es domāju, ka tas stāstījums, ja, kurā ir šī te mazā nepilngadīgā meitene un pieaugušais krievs, inteliģentais krievs, un tā saikne un tā vilkme, kas veidojas, tas ir ļoti plašs stāsts par to, kas noticis ar Baltiju, kāda ir mūsu pieredze. Man gribas teikt, man ir ļoti žēl, ka šī grāmata latviešu valodā nav izpelnījusies nekādu rezonanci. Mēs to vienkārši esam kā ļoti bieži kaut ko labu un īpaši norijuši, ielikuši plauktiņos. Tā ļoti liela drosme atklāt mīlestību pret Krievu. Protams, arī te ir visas citas tās blaknes, bet ļoti, ļoti sāpīgs, ļoti skaudrs stāsts, kas ietver arī atteikšanos no šīs mīlestības. Tā kā man šķiet, ka tā ir ļoti īpaša grāmata, kuru iespējams pat nezinot, bet noskaņu ziņā, es domāju, ka mēs pēc tam latviešu literatūrā esam gana daudz šādas ievirzes stāstus, vismaz kaut kādos atsevišķos elementos, kaut kādās atsevišķās līnijās mēs esam tādus uzklausījuši, saņēmuši, bet Berga ir īpaši ar to, ka viņa to iesāka. Un otra lieta, kas no šīs grāmatas nāk, tā ir tā ļoti, ļoti mūsdienīgā tendence, kur mums darba centrā ir it kā autors pats, un te man ir pavisam svaiga grāmata Svena Kuzmina Brīvībena, kas man ļoti, ļoti iepriecina, jo tā ir tā pieeja, ka autors it kā stāsta par sevi, tā pašā laikā tas, protams, ir izdomāts stāsts ļoti lielā mērā. Tur ir daudz autoru pašu vērojumi, tur ir atsevišķi dokumentāli fakti, bet šis te dokumentālais un izdomātais ir sajaukts vienkopus, un tas stāsts ir pastāstīts tā, kā visticamāk nebija, ko jau arī Kuzmins saka, bet kā noteikti varēja būt. Un šī ir tāda ļoti plaša literatūras tendence, kur mēs neesam unikāli, lai arī mums gribētos domāt, ka mēs esam ļoti, ļoti īpaši, bet vairāk paskatoties, mēs redzam, ka tā tendence ir arī Rietuma Eiropas literatūrā, bet, protams, ka tajās sabiedrībās, kas ir piedzīvojušas padomu režīmu, īpaši izceļas, jo tas ir tas veids, kā savienot, piemēram, savu tagadējo skatījumu, tagadējo pieredzi ar to, kā tu raudzījies uz savu laiku tad un to laiku. Jā, protams, Kuzmins jau runā par brīvās Latvijas laiku, viņš runā par 2000 gadiem, tad laiks jau var būt cits, bet vienalga tas ir veids, kā savienot savu pagātni un savas pagātnes redzējumu ar tagadnes skatījumu. Tā kā, jā, šī man šķiet tāda ļoti, ļoti spēcīga tendence, kurai galu mēs vēl neredzam, jo tieši šobrīd man šķiet, ka tā tendence ļoti, ļoti aktualizējas. Tas būtu par tādiem tekstiem, kas man šķiet ļoti būtiski. Vēl es biju paņēmusi, ja mēs skatāmies par šo te pašu pieeju, kā savienot sevi ar citu, tad man pēdējā laikā un īpaši jau vairāk iedziļinoties ir tā sajūta, ka mēs varbūt pārāk maz esam novērtējuši Gundegas Repšas sēriju Es esmu. Es domāju, ka mēs esam novērtējuši sēriju Mēs Latvija 20. gadsimts.
sēriju Es esmu, mēs kaut kā jau esam uztvēruši, ka labi, vēl viena sērija, vai tas attaisnojas, ko mums jauni pateiks, bet tai pašā laikā arī saprotot to, ka to ir ļoti grūti izdarīt, aktualizēt kādu aizgājušu laika rakstnieku mūsdienīgi pārradīt viņa veikumu. Jo es vairāk par to domāju, es domāju, ka tas ir ļoti labs, tā ir ļoti laba iecere, pat jau kā iecere, jo ko mēs faktiski ar šo te izdarām? Ja mēs sasaistām kopā tādas vairākas būtiskas parādības pēc neatkarības laika literatūrā, tad sākumā mēs uzklausījām daudz visus šos te liecinājumus par izsūtīšanām, par visiem šīm te ļoti smagajām pieredzēm. Vajadzēja izdzīvot šo posmu, kurā mēs esam tajā upura pozīcijā, pēc tam tapas daudz darbi par vēsturi un arī sērija Mēs Latvija 20. gadsimts, kur mēs jau varējām redzēt dažādas pieejas, gan turēšanos joprojām tajā upura pozīcijā, gan mēģinājumu paskatīties uz to, kas tad vēl šeit ap mums dzīvo un mēģināt uzklausīt dažādus stāstus un dažādas pieredzes. Un tas, kas ir sērijā Es esmu, tas man šķiet ļoti būtiski. Pirmkārt jau es esmu. Tātad tā pastāvēšana un lepošanās ar to, kas mēs esam bijuši, atrodot šīs te īpašās personības, par kurām vēlreiz pastāstīt, ar kurām identificēties, ar kurām sabalsoties, un tā jau ir jau cita pozīcija. Un šajā ziņā man gribas teikt arī, tas ir viens no tā idejas kā viedokļa šīs sērijas pienesums, bet otrs ir arī no rakstniecības attīstības viedokļa. Un te es esmu paņēmusi vienu tiešām man ļoti tuvu grāmatu, kur man nebeidz būt tuvu. Tā ir Maikla Kaningema. Tas ir Maikla Kaningema romāns Stundas. Filma arī Stundas ir ļoti laba, līdzvērtīgi laba. Bet kāpēc es to šobrīd piesaucu un arī sērijas sakarā? Es to piesaucu tāpēc, ka šī grāmata, kas ir tapusi 90. gadu beigās, te ir veidots tas paņēmiens, kas ir ļoti bieži izplatīts 90. gados jau rietumu literatūrā, proti kāds autors izmanto cita autora biogrāfiju, autora rakstīto un mēģina savienot kopā tādu ļoti savdabīgu spēli. Tātad gan iedzīvojoties, man negribas teikt stilizējot, bet ļoti bieži tā arī ir tā rakstības stilizēšana. Bet tā kā pāri iemiesojoties šajā autorā, vēl turklāt, Kaningem šeit gan Virģīnijas Vulfas rakstību izmanto, gan Vulfas, protams, biogrāfijas elementus, gan arī ievieš Vulfas varoni, Deloveja kundze šeit darbojas, gan arī pavisam fiktīvu tēlu Brauna kundze, kas ir Deloveja kundzes lasītāja. Tātad šī te ļoti modernā, mūsdienīgā spēle šādā veidā brīnišķīgi var aktualizēt jau tādus pagātnes autorus, kuru, es neteikšu, ka ir aizmirsti, bet kurus noteikti arī var un vajag aktualizēt. Un lūk, sērija Es esmu, manuprāt, piedāvā tieši šo pieeju. Protams, atšķirīgi ir, kā katrs autors to izmanto, bet tā pieeja tiek piedāvāt jau ar pašu nosaukumu. Nosaukumu līmenī Es esmu. Tātad es, rakstnieks, kaut kādā veidā pāriemiesojos tajā autorā, par kuru es stāstu, un tātad es piedāvāju visai brīvu interpretāciju. Un no šīs sērijas man tuvākie darbi ir tie, kuri varbūt ne tik faktoloģiski precīzi spēlējas ar šī rakstnieku dzīves notikumiem, vai arī netiecas varbūt pastāstīt, kas pēc kā notika, kurā dzīves posmā, bet drīzāk dod kaut kādu tādu sajūtu, sabalsošanos ar šo te autoru aplūkoto. Un es gribētu izcelt gan Zebra, Meža kāju, kas man šķiet ir brīnišķīga sabalsošanās ar Janovski, arī tādā ļoti impresionistiskā manierē. Un man šobrīd kaut kur ir aizceļojusi Ilzes Jansonas laika rēķins, kas man arī šķiet ļoti laba sabalsošanās ar Ilzes Čipsnu. Bet, protams, arī citi darbi man šķiet svarīgi. Tā kā
Tas, ko es gribu tagad teikt par to, kas ir jaunākajā latviešu literatūrā, man šķiet, ka tās ir patiešām atkal tās pašas tendences, kas ir arī Rietuma Eiropā, un kas ir saistīts ar to, ka mēs joprojām gribam saprast, kur mēs dzīvojām, kā tas mūs mainīja, veidoja, un iespējams arī, kur mēs esam tagad.